Labdien! Mani sauc Dana Narvaiša. Es esmu atbildīga par dizaina domāšanas pieejas integrēšanu inženierzinību saturā. Kā tad šo pieeju mēs piedāvājam īstenot inženierzinību saturā? Pirmā lieta, ko mēs vēlētos jūs aicināt un piedāvāt, ka inženierzinību saturā 1 stunda jau pašā sākumā tiek veltīta dizaina domāšanas tādai praktiskai apguvei, 1 mācību stundas ietvaros. Un kā tad to īstenot? Tad aicinājums ir skolēniem uzdot mājās, iepazīties ar ļoti tādu koncentrētu mācību materiālu par to, kas tad ir dizaina domāšana. Un ir 2 iespējas. Viena iespēja ir piedāvāt skolēniem izlasīt 2 atvērumus mūsu mācību grāmatā vai nosūtīt skolēniem pieeju mūsu platformā soma.lv, kas ir dizaina domāšana. Tad šajā vietējumā ir arī testa jautājumi noslēgumā, kurus aizpildot gan skolēni varēs pārliecināties, kā tad ir sapratuši, kas tad ir šie dizaina pieejas soļi un kādi tie ir, gan arī jūs varēsiet redzēt, kuri skolēni tad ir iepazinušies ar saturu un kā tad viņiem ir veicies. Veltot tikai dažas minūtes laika mājās, mums atbrīvojas daudz vairāk laika uz vietas skolā, veicot un apgūstot praktiski šos dizaina soļus. Kā tad šo īstenot? Turpat platformā soma.lv ir sagatavota vietēma, kas saucās praktiskais darbs dizaina domāšana. Tur solīt pa solītim, pa minūtēm ir sarakstīti visi praktiskie soļi, kas tad skolēnam mācību stundas laikā ir jāveic, lai atkārtotu visus šos principus. Ir 2 iespējas. Viena iespēja, ka skolēni lasa šo vietēm soli pa solim un pilda kādā viņiem iedotā lapā, burtnīcā, kladē, vai otra iespēja, turpat platformā ir izdrukājama darba lapa, kuru tad jūs varat piedāvāt saviem skolēniem. Lieliski, ka arī tie skolēni, kuri nav šajā dienā skolā, tad ir nokavējuši šo mācību stundu, šo darbiņu var paveikt arī mājās. Tātad tas būtu pirmais piedāvājums mācību gada sākumā 1 stundu veltīt dizaina soļu atkārtošanai un nostiprināšanai. Otra lieta, ko mēs vēlamies aicināt un piedāvāt, ka tomēr visi dizaina soļi katrā lielajā inženierzinību tēmā tiek izieti pilnībā. Tad visās 4 lielajās tēmās iziet cauri visiem dizaina domāšanas soļiem. Tad sākot ar vajadzību apzināšanos vai pasūtījumu iepazīšanu, izpēti, prototipēšanu un tā tālāk. Tas, kā mēs to redzam, kā tad šo īstenot, mēs esam piedāvājuši savu redzējumu tematiskajā plānā, par kuru pastāstīs mans kolēģis Edijs. Tātad 2 piedāvājumi – iesākt mācību gadu ar 1 praktisko stundu, kurā skolēni atkārto, kas tad ir dizaina domāšana, veic praktisku uzdevumu un pēc tam gada laikā 4 reizes iziet cauri visam dizaina domāšanas procesam. Tādējādi skolēni nevien atkārtos, nostiprinās un arī lietos dizaina domāšanas soļus, beigās mācību gadā jau ļoti labi tos pārzinot un uzņemoties atbildību par katru no tiem.